Varēšu atbildēt. Laikam maz gabaliņš pazudīs, nekas. Vai pieļaujama atšķirība, ka grāmatvedis Rīgā saņem 2000 € brutto algu, Rēzeknē grāmatvedis saņem algu? Kā jau es minēju, tur droši vien būtu jāskatās, kāds ir tas pamatojums. Ja šeit ir vienkārši atšķirība tajā, kur darbinieks veic darbu, es domāju, ka tas varētu nebūt pamatoti. Jo jautājums par to, vai kaut kādas dzīves dārdzības līmenis būtu pamatojums, lai mazāku algu izmaksātu, tas grūti iedomāties tādu kā objektīvu pamatojumu. Bet, droši vien šāds specifisks gadījums, ja viņš tiktu vērtēts tiesā, tad mēs droši vien varētu nonākt tikai pie kāda konkrēta risinājuma. Jautājums par tiesībām uz informāciju. Vai varētu būt ierobežojumi ņemot vērā personas datu aizsardzību? Nebūtu īsti korekti, ja tiek prasīts salīdzinājums, salīdzināt savu atalgojumu ar pretējo dzimumu, ja līdzīgas vērtības darba veids 1 vai 2 pretējā dzimuma pārstāvi. Personas datu aizsardzības jautājums. Es nezinu, vai šeit tiek gluži skarts, ja mēs runājam par vidējo diapazonu, kur šodien netiktu norādīts konkrētām personām, cik ir viņu atalgojums. Jā, cita lieta tas, ka, ja ir mazs uzņēmums, ir ticamāk, ka tu vari izsacināt, vai maza salīdzināmā grupa, tu vari izsacināt, kurš darbinieks ir kādu atalgojumu. Bet es nedomāju, ka šeit būtu personas datu aizsardzības pārkāpums. Protams, darba devējiem ir jāievēro informācijas izpaušanas ierobežojumi attiecībā uz personas datiem. Bet principā es nedomāju, ka šeit būtu personas datu aizsardzības pārkāpums. Droši vien speciālisti personas datu aizsardzībā varētu nokomentēt šo precīzāk. Bet ir grūti arī pateikt, tāpēc, ka mēs jau nezinām arī, kāds regulējums tieši ir un ko atļaus nacionālās tiesības, jo tur visticamāk arī šis jautājums tiks ņemts vērā par to, kā nodrošināt personu konfidencialitāti. Jā, tad pārējot atpakaļ pie ziņošanas pienākuma, šeit, ja tiek identificēts no iesniegtiem datiem, ka atšķirība ir vismaz 5%, un šeit mēs atgriežamies pie tā iepriekšējā, ko es minēju, kur 1/3 ir tā saprotamā atšķirība, tad tie ir tie 5%, kas ir tā pieļaujamā. Bet, ja atšķirība pārsniedz 5%, tā nav objektīvi pamatota, un darba devējs to nav novērsts 6 mēnešu laikā, tad ir pienākums darba devējiem un darbiniekiem vai darbinieku pārstāvjiem sēsties pie galda un izstrādāt kopīgu darba samaksas novērtējumu, kurā cita starp ir jāvērtē, jāanalizē procentuālo daļu, sieviešu un vīriešu procentuālo daļu katrā darbaņēmēja kategorijā, jāvērtē informācija par samaksas līmeņiem, jānorāda iemesli, kādēļ šīs atšķirības pastāv, un tad arī jāvienojas par uzlabojumiem, par to, kā mēs varam šo atšķirību mazināt. Un par to procesu arī grūti pašlaik konkrēti nokomentēt, kāds tas būs, bet princips ir tāds, ka būs jāveic darba samaksas novērtējums, ja atšķirības netiks novērstas konkrētā laikā un tās nebūs objektīvi pamatotas. Un tad jautājums arī par to, kādas būs sankcijas par to, ja mēs neievērosim šo pienākumu, kas saistīts ar direktīvu. Tad pašlaik direktīvā ir administratīvais sods vai liegums piedalīties iepirkumos. Taču būtiskākais risks, ko es teiktu, ir saistīts ar tiesvedībām. Un tur mēs varam pārēt uz nākamo slaidu. Jo tiesība aizsardzība ir
darbiniekiem ir paplašināts iespējas aizsargāt savas tiesības līdz ar direktīvu. Tādēļ šeit es apskatīju dažādus aspektus, kā mēs salīdzinām pašreizējo situāciju un situāciju, kāda varētu būt pēc direktīvas ieviešanas tieši attiecībā uz tiesību aizsardzību. Un šeit pierādīšanas pienākums varbūt arī nav tik atšķirīgs, kā ir pašlaik. Es zinu to, ka direktīvas ieviešanas izstrādes sākuma posmā bija doma, ka darbinieki varēs vērsties tiesā faktiski pat nenorādot nekādus faktus, vienkārši apliecinot, ka viņuprāt viņiem netiek vienlīdzīgi izmaksāta un attiecīgi darba devējiem pienākums šo atspēkot. Taču direktīva mazliet jau tagadējā redakcijā mazliet saprātīgāks risinājums, kas atbilst arī pašreizējiem nacionālajiem regulējumam, kur ir pirmšķietamais izvērtējums, kur darbiniekam ir jānorāda uz apstākļiem un uz faktiem, kas ļauj secināt, ka viņam netiek vienlīdzīgi izmaksāta samaksa. Un tad darba devējiem pienākums pierādīt, ka vai nu šeit ir objektīvi apstākļi, vai šeit nav atšķirības samaksā. Un te ir pāris arī jau iepriekš minētās atziņas no tiesu prakses. Ir jautājums. Divi jautājumi. Vai tad sanāk 5% var uztvert kā pieļaujumu novirzi darba samaksās ar vīriešiem un sievietēm? Jāskatās dziļāk, kādēļ tādi rodas. Noteikti, es nezinu, vai mēs runājam par pieļaujumu novirzi, bet mēs varam runāt par to, ka nav jāveic šis samaksas novērtējums. Bet katrā ziņā es domāju, ka katra atšķirība, ja viņa nav pamatota, ietver sevī riskus. Un kas nozīmē, jums varbūt nav jāveic novērtējums, taču vienlīdzīgas samaksas nodrošināšanas riski tāpat tur ir. Ja ir šāda 5% atšķirība, tad es tāpat teiktu, ka viņa būtu jānovērš. Vai direktīvas ieviešana attieksies tikai uz Latviju vai uz citām valstīm vienlaicīgi? Tas attieksies arī uz citām valstīm vienlaicīgi. Ir valstis, kurās regulējums jau ir spēkā. Vācijā tāds ir spēkā, Šveicē, Lielbritānijā, Islandē minētajā jau un varbūt vēl kādā, es precīzi neatceros. Bet katrā ziņā ir ārvalstu piemēri, kur mēs jau redzam, kā šis regulējums tādā vai citādā veidā darbojas. Ja pārējot pie nākamā slaida, mēs redzēsim jau vairāk atšķirības starp to, kāda ir tiesība aizsardzība pašlaik un kāda ir paredzēta pēc direktīvas ieviešanas. Ja pašlaik prasītājs tiesā var būt darbinieks, tad ir plānots, ka līdz ar direktīvu šis pārstāvju lokus var tikt papildināts un var vērsties arī darbinieku vārtā ar darbinieku piekrišanu, gan asociācijas, organizācijas, līdztiesības iestādes un arī citi subjekti. Līdz ar to, šeit mēs redzam, ka nav tikai darbinieks viens, bet viņam ir arī citas iespējas pārstāvībai tiesā. Ja mēs runājam tieši par prasījumu, tad pašlaik darba likumā ir noteikts, ka darbiniekam tiesība prasīt atlīdzību, kādu darbdevējs parasti maksā par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu, un ir tiesības arī prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Tad direktīvā jau ir detalizētāk noteikts, kādas ir komponentes var prasīt. Šeit ir piemēram pieminēti nokavējumi procenti, kā arī cits kaitējums. Nav tikai morālais kaitējums, bet būtiski man šķiet ir tas, ka direktīvā ir pateikts, ka ir jāatjauno stāvoklis, kāds būtu bijis, ja nebūtu noticis pārkāpums. Un šis ir diezgan būtiski, jo faktiski tā atpakaļ vērstais spēks
nozīmē to, ka, ja darbinieks 10 gadus ir saņēmis nevienlīdzīgu samaksu, un tagad, stājoties spēkā direktīvai, ir izgaismojies tas, ka tā atšķirība ir bijusi un viņa nav pamatota, tad darbinieks varētu par šo visu 10 gadu periodu prasīt arī samaksu. Un šie ir tie riski, kas uzkrājās. Un tāpēc mēs arī aicinām darba devējus jau tagad domāt par šo jautājumu un negaidīt, kamēr direktīva tiks ieviesta. Vienkārši lai samazinātu to potenciālo risku un veiktu to proaktīvu izvērtējumu, kas tas samazinātu to kopējo finanšu risku. Jautājumi. Vai darba izpildē ir kāda nozīme, lai būtu atšķirība atalgojumā? Tur grūti mazliet saprast, tāds plašs jautājums, bet darba izpildē ir nozīme. Tas pamatkritērijs, ko mēs vērtējam, to darba būtību, lai noteiktu, vai atalgojums ir pamatots vai nē. Vai direktīva būs atpakaļoša ietekme uz cik ilgu periodu. Šeit mēs redzam, ka ja mēs vadamies pēc tā, kad ir jāatjauno tāds stāvoklis, kāds būtu bijis, tad jā, ir atpakaļejoša, bet ir grūti pateikt. Ir grūti pateikt, kā tas izpaudīsies mūsu regulējumā. Bet pēc principa es teiktu, ka jā, ka tam ir atpakaļejošs spēks. Ja mēs runājam par noilgumu, tad pašlaik ir noteikts, ka prasības noilgts 3 mēnešu laikā, darbinieku prasības. Savukārt direktīvā ir noteikts, ka šis noilguma periods nedrīkst būt īsāks par 3 gadiem. Tāpat arī tiesāšanās izdevumi, ja pašlaik darbinieki atbrīvoti ir no tiesas izdevuma samaksas, tad direktīva paredz dalībvalstīm iespēju atbrīvot pie konkrētiem nosacījumiem, pat ja darbinieks zaudē tiesvedību, kad arī atbrīvot viņu no visām tiesvedības izmaksām. Sākotnēji direktīvas koncepts paredzēja to, ka jebkurā gadījumā, ja darbinieks vērsies tiesā šādu prasījumu, tad viņam nebūtu jāsadz ne tiesas izdevumi, ne tiesvedības izmaksas. Tad šeit arī ir mazliet saprātīgāks risinājums, ir jau iekļauts direktīvā. Jautājums. Vai oficiāli atalgojuma pētījumi var tikt ņemti vērā, nosakot darba sarežģītību, jo to ir apraksts par amatu grupām un amatu komplicētību? Droši vien, ka to varētu ņemt vērā, jā, bet es nezinu, vai tas varētu būt kā pamatavots, jo tomēr droši vien katra uzņēmuma specifika tomēr ir atšķirīga. Vispārīgi es teiktu, ka jā, bet ja darba devējs nedemonstrē kaut kādu iekšējo papildus izvērtējumu konkrētajos apstākļos, es domāju, varbūt tas nebūtu pietiekami. Vai šī direktīva paredz vienlīdzīgu darba samaksu vienādu darba veicējiem reģionos un galvaspilsētā? Šis jautājums tiks izsnāts arī valstiskā līmenī, izlīdzināt atalgojumus starp reģioniem. Tas ir droši vien tāds, varbūt tāds vairāk politisks jautājums. Jo, kā es minēju iepriekš, tas, kur veic darbinieks darbu un kāds ir tas darbinieku izmaksu līmenis, nav bijis vērtēts kā pamatojums darba samaksas atšķirībai. Un šeit droši vien ir jārunā arī par katras valsts specifiku. Un varbūt šis varētu būt pamatojums, kas varētu tikt vērtēts, bet pašlaik grūti pateikt. Katrā ziņā direktīva tik specifisku aspektu neparedz. Es varu pakomentēt par šo un tieši apstiprinot arī Edgara teikto, kad runājam ar kolēģiem citās valstīs,
kur šis jautājums jau ilgāku laiku ir aktuāls, un šis ir viens no tiem aspektiem, kas tiek ņemts vērā pie izvērtējuma. Tas, un šeit es noteikti varu piekrist Edgaram, tas nevar būt vienīgais pamatojums un izskaidrojums, bet gan kā papildu fakts un papildu apstāklis, šis arī tiek ņemts vērā klāt pie citiem apstākļiem, kas tiek vērtēti un salīdzināti. Runājot par darba stāžu, par papildu apstākļiem, viss tas, kas bija arī mūsu piemērā iepriekš. Jā, paldies, Viktorija. Tad droši vien varam iet pie nākamā slaida, ko mēs esam tādus identificējuši nākamos soļus un mājas darbus darba devējiem. Un tad es droši vien došu Viktorijai vārdu. Jā, paldies, Edgar. Vienīgais, es laikam ar Zoom nedraudzējos, un tāpēc man neskāpēc nav iespējas ieskatīties čatā. Tāpēc, ja tur būs kādi jautājumi, tad palūkšu Edgaru palīdzēt. Super. Attiecīgi, faktiski jau semināra nobeigumā par to, kādi tad būtu mūsuprāt tie nākamie soļi un tie mājas darbi, kas būtu jādara jau tagad. Tā izskaitā arī, lai nekrātos šīs potenciālās saistības, tas, ko minēja Edgars tikko saistībā ar to, ka kaut gan direktīva tiks pārņemta tikai 26. gadā, tomēr tā jau faktiski attiecas arī uz šī brīža situāciju, un līdz ar ko šos te soļus tiešām ir ieteikums veikt jau tagad, negaidot direktīvas pārņemšanu, un mēs identificējam vairākas jomas, par kurām varētu padomāt jau tagad, protams, izvērtēt šo te uzņēmuma iekšējo organizatorisko struktūru, kas varētu iekļaut gan amatu izvērtēšanu, amatu aprakstu, varbūt papildināšanu, izveidi, kas skaidri atspoguļotu tās darba funkcijas, kas arī atbilst realitātei, arī novērtēšanas kritēriju, KPI definēšanu, kopumā šī novērtēšanas procesa varbūt uzlabošanu, varbūt kādam pat ieviešanu, jo viss šis beigās ir saistīts ar to, kā tiek noteikts atalgojums, un attiecīgi šī te pārskatīšana te jātiecās uz arī visām tām jomām, par kurām iepriekš minēja arī Edgars, šī atlīdzība pa amata grupām, pa amata kategorijām, atlīdzības apmēra kritēriji, tie nosacījumi atlīdzības mainīgai daļai, attiecīgi piemaksām, prēmijām, nosacījumu paaugstinājumiem, šo visu vajadzētu pārskatīt un pārbaudīt atbilstību un pārbaudīt, vai šī pieeja pēc savas būtības nodrošina šo te vienlīdzību kā tādu. Tad, veicot šo te pirmo soli, vai varbūt kādam ar šo soli jau viss ir kārtība un nav nepieciešams neko labot vai pārskatīt, tad noteikti jau var ķerties klāt arī šo te algu atšķirību, samaksas atšķirību izvērtējumu, šeit faktiski analīzi un jau laicīgi strādāt pie tā, lai potenciālus trūkumus novērstu, lai attiecīgi uz to brīdi, kad būs jāsniedz arī šī pirmā atskaite un būs jāsagatavo tie dati, kas būs jānodrošina darbiniekiem arī pēc pieprasījuma, tad, lai būtu laicīgi gataviem šīm te prasībām. Un, plus, protams, šis ir arī laiks uzlabot šos rādītājus un mēģināt arī izprast pēc būtības, kāpēc šīs īpatsvars pēc jūsu izvērtējuma ir lielāks par to vēlamu, kādi ir tie iemesli un vai ir objektīvi atrodams šīs te pamatojums tām izmaiņām. Arī izvērtēt, precizēt šīs iekšējas politikas nodarbinātības dokumentus, pārskatīt arī darba līgumus, lai nodrošinātu atbilstību direktīvas prasībām. Protams, arī veicināt šo te izpratni par vienlīdzīgu attieksmi kā tādu, vienlīdzīgas atalgojums, protams, kā tā daļa, bet vienlīdzīga un nediskriminējoša vide, arī runājot par dažādības un iekļaušanas jautājumiem,
Šie visi jautājumi ir būtiski un attiecīgi, lai nodrošinātu to, ka tas strādā ne tikai uz papīra, bet arī faktiski praksē, ir jārunā, ir jāapmāca un ir jāvelta šim te laiks, lai runātu gan ar vadītājiem, gan ar HR pārstāvjiem un kopumā veicinātu izpratni par šo te jautājumu kā tādu. Viktorija, piedod, Jā, bija jautājums ir jautājumi, jā. par iepriekšējo, par Jā. pirmo soli. Jā. Pirmais solis varētu tikt veikts, ir ieviest skaidru kritēriju, kā salīdzināt amatus. Kas šos kritērijus var gaidīt un kas tos ieviesīs? Jā, tas ir tas, par ko runāja arī Edgars, un kas izriet no direktīvas. Direktīva paredz tādu ietvaru un nosaka to, ka tas būs dalībvalstu ziņā ieviest skaidrākas vadlīnijas un pieeju tam, kā veikt šo salīdzināšanu. Šobrīd tas, uz ko mēs varam balstīties, ir tie dati, kas mums ir pieejami no tiesu prakses, tas, ko mēs varam pārņemt kā labo praksi no mūsu kolēģiem citās valstīs. Tas, kas arī bija iepriekšējos slaidos, tad kas ir tie apstākļi, kurus mēs varam ņemt vērā, lai veiktu šo salīdzinājumu, lai beigās nonāktu pie šiem te 2 vai vairākiem darbiniekiem, pretēji dzimuma darbiniekiem, kas veic vienādas vērtības darbu, kuru mēs varam salīdzināt. Ja, bet, protams, uz šo brīdi mums nav skaidru vadlīniju, kas tiktu publicēt tieši Latvijā šiem te mērķiem. Zinu, kā es varbūt to papildināšu mazliet par to amatu kartēšanu. Jā, mēs nevaram konkrēti varbūt pateikt, kā mēs noteiksim to vienādas vērtības darbu, bet kā pirmais solis, kas ir ļoti daudz, mēs redzam arī gadījumus tieši varbūt mazākos darba devējos, kur nav vispār noteikti iekšējā organizatoriskā struktūra un tās vai attiecīgās nodaļas vai darbinieku līmeņi nemaz nav tādā jau pamata līmenī, nemaz nav nodalīti. Līdz ar to visi darbinieki ir viens liels kopums. Un tad šādos apsvērumos, jo, protams, ir ļoti grūti runāt par vienlīdzīgu samaksu, jo visi darbinieki tiek vienādi identificēti. Tāpēc tas pirmais punkts vairāk ir domāts arī, jāņem vērā direktīvas prasības, kas būs, bet tāpat laikā darba devēji jau var pašlaik iekšēji pēc savas uzņēmuma specifikas vērtēt un kartēt darbinieku struktūru. Noteikti, un šis ir arī kaut kas tāds, ar ko mēs palīdzam mūsu klientiem tieši noteikt šos te tā kā sagrupēt un sadalīt dažādās vairākas kategorijas šos te darbiniekus atbilstoši tam, kāda ir tā darba vērtība kopumā uzņēmuma līmenī attiecīga darba vai funkcijas izpildītājiem. Es redzu, ka tur tas cipariņš mainās čatā. Es nezinu, vai tur ir vēl kaut kas, ko es varu pakomentēt jau tagad, vai arī pamazam iešu uz priekšu. Viņš daudz mainās, jā. Mums ir jāiet uz priekšu, man liekas. Labi. Tā. Nu, lūk, es mēģināšu arī ātri iziet cauri, jums palika pavisam maz laika. Tātad runājot par to, kādu pieeju izvēlēties jau šobrīd, tātad kā mēs redzam šos pirmos soļus un kā veikt šo izvērtējumu. Protams, viss ir atkarīgs arī no uzņēmuma, no jūsu šī brīža prioritātēm. Mūsuprāt, vismaz minimāli noteikti būtu jāveic šī pamatanalīze, kas ir tas pirmais punkts slaidā, tad veikt šo te datu izvērtējumu un tiktu pie šī atlīdzības atšķirības īpatsvara aprēķināšana. Protams, pirms tam tas, ko minēja Edgars iepriekš, potenciāli daudziem arī uzņēmumiem būs jāveic noteikti soļi, lai sagatavotu šim te pasākumam, lai vispār būtu pieejami šie dati, kas ir savstarpēji salīdzinami. Jā, atkal mēs atgriežamies pie tā vienādas vērtības darba definīcijas.
Bet noteikti var iet vēl vienu soli uz priekšu, iet vēl tālāk un veikt tādu plašāku analīzi, lai izprastu arī cēloņus un iespējams grupēt šos cēloņus pa darbinieku funkcijām, pa amatu kategorijām. Un šeit jau mēs varam runāt par vairākiem apstākļiem, tā skaitā par reģionālām atšķirībām un citiem apsvērumiem, kas varētu ietekmēt šīs darba samaksas noteikšanu, lai attiecīgi noteiktu objektīvus vai neobjektīvus izskaidrojumus un attiecīgi varētu jau strādāt pie iekšējās dokumentācijas pārskatīšanas un šo secinājumu apstrādes kā tādas. Un šī trešā sadaļa, ja ir vēlme apliecināt jūsu kā vienlīdzīgi maksājošu uzņēmumu statusu arī publiski, tad noteikti var domāt arī par certifikāciju. Šo jau savukārt var izmantot arī stratēģiski gan mārketinga mērķiem, gan arī darbinieku piesaisti. Par šo certifikāciju es arī stāstīju decembra seminārā, tāpēc iziešu arī atkal pavisam īsi. Ja. Šis ir tāda iespēja apliecināt šo vienlīdzīgi maksājušu uzņēmumu statusu. Šo apliecinājumu izsniedz un apliecības certifikātu izsniedz Šveices fonds, un šis ir tāds pēc būtības vienlīdzīgas atlīdzības audits, varētu teikt, kas sastāv no vairākiem posmiem. Šis pirmais posms ir varbūt vairāk saistīts ar šo tieši datu analīzi, un tikai tad, ja atbilstoši pirmā posma rezultātiem tiek konstatēts, ka uzņēmums nepārsniedz šo nosacītu pieļaujamo atšķirību 5% apmērā, tad tiek veikts nākamais solis un tiek veikta arī datu pārbaude klātienē uzņēmuma struktūra vienībās. Un šajā saistībā arī mūsu kolēģi ir certificēti strādājot ar fondu, veikt šo iekšējo pārbaudi, kad notiek apskatīto datu un secinājumu pārbaude arī praksē, kad tiek vērtēts šīs taisnīgums, atalgojuma taisnīgums kopumā. Uzņēmumi tiek rīkotas intervijas, fokus grupas ar vadību, ar darbiniekiem, lai noteiktu un saprastu, kāda ir tā realitāte. Un, ja šie divi posmi noslēdzas veiksmīgi, tad arī tiek izsniegts šīs certifikāts. Certifikāts ir derīgs 3 gadu laikā, un attiecīgi šis ir tas brīdis, kad uzņēmums jau var izmantot šo jaunu savu statusu un vienlīdzīgu atalgojuma faktu visā faktiski arī ārējā komunikācijā. Kā arī klāt vēl ir nepieciešams veikt tādas uzraudzības vizītes 2 reizes šī certifikāta darbības laikā, vēl tiek organizētas pārbaudes, lai noteiktu, vai uzņēmums turpina īstenot šo vienlīdzīgu attieksmi un praksi arī faktiski. Lūk, jā, šim varbūt neiešu īpaši daudz cauri. Tas ir vienkārši pavisam neliels apkopums, kāpēc vispār ir vērts par šo domāt. Jo, protams, mēs varam skatīties uz šo no atbilstības skatu punkta, tas, kas ir saistīts ar direktīvu. Bet, protams, šeit šo var skatīties arī plašāk un meklēt un redzēt šim te jautājumu arī tādu praktisku, tādu biznesa attīstībai būtisku perspektīvu, kas ir gan darba devēja tēla elements, kas to izveido, kas ietekmē un palīdz uzlabot darbinieku kopējo apmierinātību, šo te iekļautību kā tādu, celt darba efektivitāti, darbinieku motivāciju, attiecīgi šajā saistībā arī uzlabot darbinieku mainības īpatsvaru, to mazinot. Un, kopumā veidot uzņēmumu reputāciju kā tādu vienlīdzīgu iespēju darba vietu. Šīs jautājums atkal ir cieši saistīts ar vēl vienu ļoti aktuālu šobrīd tēmu, kas ir ESG jautājumi, tad uzņēmuma ilgspējīga attīstība. Lūk, tas no mūsu puses slaidu ziņā ir viss. Mēs tad varam, es nezinu, Gundaga, vai mums vēl ir laiks tad pakomentēt jautājumus. Jā, vajadzētu droši. Jā.
dažus varbūt nolasīšu. Iveta jautā, vai Latvijā kādam ir jau šāds certifikāts? Tā, es varbūt arī mēģināšu stop share, tad potenciāli es arī pati redzēšu, Jā, tad redzēšu varbūt čata redzēs. jautājumus. Tā. Tad ir jautājums, ka tiek uzsvērts tieši sievietes un vīrieši, varbūt, ka tur ir arī, nu, teiksim, citi kritēriji. Nu, paskaties, varbūt redz tos. Jā, es tagad gan es redzu, tagad varu arī pakomentēt. Attiecīgi, jā, par direktīvu kā tāda sēdz tikai jautājumi, kas ir saistīts ar vīriešiem un sievietēm. Un šī direktīva ir mērķēta tieši šīs te problēmas risināšanai. Tā pašā laikā, tad, kad mēs vērtējam šos te datus, kā jūs jau redzējat, tiek ņemti vērā vairāki apstākļi. Un šī ir pārāk... šī ir nepareiza un tāda, paliksim pie vārda nepareiza pieeja, vienkārši salīdzināt ciparu, kas ir sievietes atlīdzība un kas ir vīrieša atlīdzība un noteikti šo te īpatsvaru un atšķirību. Šī ir noteikti nav tas direktīvas mērķis šāda izvērtējuma veikšanai. Nu, lūk, runājot par certifikāciju, cik man ir zināms, Latvijas uzņēmumiem nav. Ir uzņēmumi, kas ir pārstāvēti Latvijā, kuriem attiecīgi ir Latvijas grupas uzņēmumi, bet kopumā varu tikai apliecināt to, ka daudzi uzņēmumi par šo interesējas. Noteikti. Un, ja ir interese arī jums, droši varat ar mums sazināties, sniegsim tādu plašāku informāciju un varam organizēt arī atsevišķu tikšanos ar mūsu Polijas kolēģiem, kas ir certificēti tieši ar šo fondu, veikt šo auditu izvērtējumu, lai pieteiktos visam procesam kā tādam un arī izietu šeit certifikācija. Tā, kas varbūt vēl... Tā, es gan redzu, ka tur laikam bija arī diskusijas jau par šo laiku. Varbūt iesim no apakšas ļoti daudz jau, jā. Jā, kāda institūcija būs jāsniedz atskaites un vai jau ir izstrādāta atskaites forma? Noteikti atskaites forma nav izstrādāta. Es nezinu, Edgar, vai tev ir ziņas vai aizdomas, kas varētu būt tā institūcija, kura mēs sniegsim tās atskaites? Statistikas dati visticamāk būs centrālās statistikas pārvaldē, taču par uzraudzību man šķiet būs visticamāk atbildīga darba inspekcija, jo tieši direktīvā ir tieši atsauce uz iestādi, kas ir pielīdzinām mūsu darba inspekcijai. Bet attiecībā uz tādām atskaitēm, tieši par datiem, visticamāk tā būs centrālās statistikas pārvalde. Ok, vēl viens jautājums, kas laikam bija, tad, kad es jau stāstīju savu daļu, vai vienlīdzīga samaksa ir jāvērtē pret teorētiskām vai faktiskām prasībām, piemēram, amatam prasam vidēju profesionālu izglītību darbiniekam ar doktora grāds. Es gribētu pateikt, ka šajā ziņā noteikti ir jāskatās uz to realitāti, uz tām faktiskām prasībām un uz realitām funkcijām, kas veic šīs darbiniekus. Tieši tāpēc ir tik ļoti svarīgi veikt šo te sagatavošanas darbu un noteikt un izvērtētu, kāda pēc būtības ir pievienota vērtība šim darbiniekam uzņēmuma līmenī, lai mēs varētu novērtēt, vai konkrētie darbinieki ir salīdzināmi to funkcijas. Tā, Edgar, nezinu, vai ir vēl kāds jautājums, kuru tu gribētu nokomentēt. Varam vēl vienoties arī ar Gundagu, ja mums šie jautājumi ir saglabāti un kaut kas palika neatbildēts, jo es skatos, ka varbūt kaut kas arī palika neatbildēts. Palika, jā. Tas bija diezgan daudz vienā brīdī. Es pat pazaudēju, kas, kā. Jā, bišķi grūti mums tagad norintēties un arī laiks ir iztecējis, bet varbūt mēs varam vienoties, ka mēs mēģināsim kaut kā īsi pakomentēt un nosūtīsim Gundegai tos komentārus un tad kaut kā šādi atrisināt šo jautājumu. Jā, labi, paldies. Jā? Paldies par interesanto un ļoti noderīgo webināru. Paldies Viktorijai un Edgaram. Un es domāju, ka noteikti mums līdz kādu laiku vēlāk atkal gribēsies atkārtot un uzzināt, kas jauns un cik tālu mēs tiekam uz priekšu šajos jautājumos.
Noteikti, noteikti. Mēs priecāsimies atkal jūs satikt un padalīties ar tām aktualitātēm, jo piekrītu absolūti, ka šīs jautājums šobrīd ir ļoti aktuāls. Jā. Un tuvāk specifika arī būs, jā, jo ministrijas sāks darbu, un tad būs jau kaut kādas aprises zināmas, jau detalizētāk arī. Jā, paldies, gaidīsim prezentāciju. Es mēģināšu salikt divās daļās, jo man kaut kas notika ar Zoom, viņš man izmet ārā. Salikšu ierakstu, nosūtīšu saiti dalībniekiem, ielikšu pie apraksta un nākamajā ziņojumā saiti uz ierakstiem. Un jā, paldies visiem. Lai paldies. Jošās nedēļas nogali, jo šodien jau ir ceturtdiena, kas ir mazā sestdiena. Un jā, gaidām prezentāciju un tiešām visiem liels paldies uz redzēšanos. Paldies. Paldies, visu labu.